Dažādi cīņu stili, viena skatuve, daudz ko pierādīt. Sestdien, 20. septembrī, 18:00 VF vasarnīcā Rīgā norisināsies daudzpusīgs cīņu vakars Lucky Latvian Fight Club, kur boks, kickboks un MMA saplūdīs vienā dinamiskā šovā. Ringā kāps atpazīstami vārdi no Latvijas cīņu sporta skatuves, tostarp basketbola leģenda Kaspars Kambala, Juris Undovskis, Raitis Helmanis, Raimonds Zeps, kā arī cīnītāji ar atšķirīgām prasmēm un motivācijām, kuru tikšanās veidos daudzveidīgu un spraigu vakaru. Šovs, cīņas un ballīte, kārtīga dopamīna un izklaides deva garantēta. Dodies uz biļešu servisu LV un rezervē savu biļeti. Vietu skaits ierobežots. Tiekamies 20. septembrī VF kvartālā. Tu gribi kickboksē un kickboks nācis. Ko tas tev dos pacelt kāju, cik augstu var pacelt? Tas ir varbūt viens citiens un viss. Dzirdēju, ka tu kreitā stāstīji, ka tu Street Fighters esi un tā, un arī tikko man ārā teici. Man nekas personīgi par to cilvēku nav. Nu, man personīgi... Esiet sveicināti, dārgie skatītāji, Lucky Latvian Fight Club Face to Face 3. epizodē. Šodien pie manis ciemos Kristiāns Kiks Čakiru, Kuldīga un Raivo labākais Haribo Zakrepskis. Kā jūs jūtaties, kad jūs sēžat viens otram pretī šeit šodien? Kā jūs jūtaties, ka jūs pēc 18 dienām cīnīsieties ringā pirmo reizi savā dzīvē? Kā jūs jūtaties? Fantastiski. Es personīgi jūtos fantastiski. Nekas personīgi, bet tas izaicinošs prieks pārbaudīt sev, pārbaudīt vispārīgi. Uz ko būs Haribo spējīgs, gatavs, kā viņš teica, viņš vēlās man sūtīt nakautā 1. vai 2. raundā, tā kā es to piefiksēju pie sevīm prātā. Nu, vēl tev veiksmi, kā sākās, lai izdodas. Raivo? Jā, arī jūtos normāli, jūtos tāds tā kā dzīvs pirms cīņas. Un jā, jebkurā gadījumā centīšos beigt to cīņu ātri. Tas ir jau pieteikums, tā kā jau prognoze tava? Nu, cerams, ka sanāks. Tas ir tā ir cīņa, var sanākt visādi. Tieši tā. Cīņa būs pēc boksa noteikumiem, attiecīgi. Dzirdēju to, kad Raivo ir izteicis piedāvājumu cīnīties pēc kickboksa noteikumiem. Kāds ir, ko tu atbildētu uz šo piedāvājumu? Man pirmā dzirdēšana. Es jau reibu, kurā zortē iet sisties. Varam bez cimdiem, ar cimdiem, kickboks, MMA, tas ir atkarībā. Nē, nu, ja tu piekrīti, tad labāk dara kickboks. Es nezinu, tur man galīgi neinteresē, ja godīgi. Kur tu vispārīgi iedomājies tagad pārmest kaut ko tādu, man jautājums? Nē, tāpēc, ka es dzirdēju, ka tu kreitā stāstīji, ka tu Street Fighters esi un tā, un arī tikko man ārā teici, ka neesi profesionāls bokseris, bet... Vienkārši cilvēki trenējās. Zini, katram vīrietim jātrenējās. Jā, tur tāpēc tam atmetieni ies boks un boks. Nu. Tur es neredzu nekādas atmetieni. Mēs varam pēc boksa uztaisīt K1, mēs varam pēc tam uztaisīt MMA, var visādi. Tad tu tomēr atmeties? Es neatmetos. Tu gribi kickboksē un kickboks nāc uz tā varās, tu esi kāds 3 svara kategorijas lielāks par mani. Nē, 85 man būs tavs svars. Nu, mans svars ir 75, bet nu labi. 85 bija jāsvarā jābūt. Tā kā. Nē, nu man bija vienalga, es tā kā negribēju, lai, tā kā man atkrita cīņa, es negribēju, lai izjūka events, tā kā man bija vienalga, es teicu, nav svarīgi kāds svars. Bet tad maucam kickboks, jā? Tad tu vēlies kickboks? Jā. Nu, maucam kickboks. Ko es? Atpakaļ gaita nav. Labi, ok, vīri. Tad tālāk mēs sakārtosim visas pārējās formalitātes jautājumus tieši par cīņām. Šī būs jūsu pirmā pieredze ringā, bet kāda ir bijusi jūsu iepriekšējā pieredze tieši vispār cīņās, kā tāds ielas vienalga? Kādas ir jūsu bijusi iepriekšējā pieredze pastāstīt vispār? Cīņās kā tādās. Vienalga, vai tas ir rings vai uz ielas, pastāstīt par savu pieredzi. Ringā es īsti nekad neesmu bijis, kaut kādas ielu cīņas, kad biju jaunāks, kad pa pāli, nezinu, bet tā nekas tāds nopietns nav bijis. Ko es varu tur baigi komentēt? Katram ir kādā dzīves situācija bijusi. Es tā uzskatu, tas ir normāli pie klondēks, ārpus klondēks. Es uzskatu, tas ir normāli kaut kur dabū, kaut kur nedabū. Tā kā pieredze man ringā nav, es nav kāps uz ringu. Tas arī ir mans izaicinājums, kā es reaģēšu uz visu. Tas ir galīgi cits tāds, bet tā sanāca kauties, cīnīties ir... Es domāju, jebkuram, tas ir tas pats, es saucu ar ļoti labiem cilvēkiem, kas vienmēr tevi ir vedis uz sportisko ceļu, pusi palīdzēt viens otram attīstīties, bet tā kā jā, šis ir labs izaicinājums. Jā, nu runājot par izaicinājumiem un par piedalīšanos, kas tevi motivēja piedalīties un startēt
teiksim tā, pirmajā tavā cīņā, un vai tu izjūti kaut kādu nervozitāti pirms cīņas, ka tā būs tava pirmā cīņa nopietnā, kuru skatīsies tūkstošiem cilvēku? Man bija tāds prikols, īstenībā Haribo bija ielicis video, kur sit pa maisu, un Haribo bija izteicis, dodiet man profesionālu bokseru, nevis influencers. Un es tieši zvanīju savam brālim Jurim, es teicu, redzēju to video, es saku, nu, ko ielicis bija Haribo. Te viņš pieminēja par to boksu cīņu, un kad tu arī bija laikam viņu vārdu pieminējis, ka gribēs. Tad es uzreiz domāju, opā, tā ir mana komanda, man ir jāiet pa savu komandu, kā cīnīties. Es zināju, ka tu biji Krētā pirmajā daļā šovā, tad es uzreiz domāju, esmu Krēta otrā daļā šovā. Es domāju, nu, davai, kāpēc, lai mēs to neizdarītu? Nekas tāds liekas, nekas tur personisks. Es domāju, tieši ideāli varam iet viens otru pārbaudīt ringā, tā kā tas ir tāda ir mana atbildes. Un Raivo? Kas bija jautājums? Kas tevi motivē piedalīties? Kas ir tas, vai tu izjūti kaut nervozitāti, ka tā ir tava pirmā cīņa ringā? Kas tevi motivē? Protams, neskaitot naudu, kas tevi vēl motivē? Nē, protams, ka izjūtu nervozitāti, jo neskatoties uz to, piemēram, ja tā būtu cīņa kaut kur ārā pagalmā, tas būtu tā, bet tur ir vēl tiesnesis, kaut kādi noteikumi, plus vēl visi skatās, plus gaismas un viss tās. Savā ziņā jau īstenībā drošāk, tāpēc, ka tev ir gan ārsti, gan tiesnesis, gan cimdi. Nu, ja mēs cīnītos bez cimdiem un uz ielas, nu, tas ir daudz riskantāk. Nē, nu jā, bet tādā ziņā par nervozitāti, tas tā kā bišķi vairāk tādu ekstra iedod. Kas mani motivē to darīt? Man jau ir, nu, mums ir viens vecums, man ir 31 gads, es nekad neesmu bijis ringā, es reāli gribētu sev pārbaudīt. Un plus jūs esat šovbiznesa pārstāvi. Jums tā ir ideāla publicitāte. Jūsu cīņu redzēs tūkstošiem cilvēku. Un kas to lai zina? Varbūt jūs pēkšņi tāpat kā, nu, rekur, mūsu cīņu šovā piedalīsies arī Kaspars Kambale, ja? Nu, viņš jau bija profesionāls basketbols, tad viņš aizgāja uz boksu, tad viņam šovbiznesa, ja? Un tad, es domāju, ka jebkurš cilvēks, kas arī skatās šo epizodi, ja jūs ticat sev un rekur Džeki, viņi no šovbiznesa uz sportu, no sporta uz šovbiznesu. Tas ir tikai, manuprāt, labi priekš jums tādā ziņā. Jā? Es tikai par. Es tā piekrītu, pilnībā par. Jā, tieši tā. Kāpēc ne? Jā, nu runājot par izaicinājumu, būdami daļa no Karsti Krēta, jums bija dažādi izaicinājumi Karsti Krētā arī, vai ne, šajā šovā. Kas ir tas izaicinājums, jūsuprāt, šajā cīņu šovā, ka jūs piedalīsieties? Kas ir tie lielākie izaicinājumi tādā? Nu, sarunu līmenī mēs varam padiskutēt, ko jūs uzskatāt par lielāko izaicinājumu, kāpjot uz ringa. Sāksim ar Raivo. Nu, tā kā iepriekš teicu, tie skatītāji, gaismas, viss tas. Tas ir tas ekstra spiediens, ir tas izaicinājums tev, vai tā kā tu vienkārši gribi pierādīt sevi? Pat ne tas, ka es to daru pirmo reizi, un katru reizi, kad tu kaut ko dari, tā kā pirmo reizi ir, ka tas viss jau ir tajā momentā, parasti ir vienalga. Bet, kad par to domā, tad es tieši domāju tas, ka viss tas iznāciens, kamēr tu aizēji līdz tam ringam, kamēr tiec viņā iekšā, tā vēl cerams, ka uzreiz būšu pamodies. Kristiāna, kāda ir tavuprāt tavs lielākais, kā tu jūties par izaicinājumu? Ja mēs runājam tieši par izaicinājumu. Par izaicinājumu tieši runāt. Es domāju, ka tas ir pats sev kā ielikt disciplīnā. Paskatīties, arī kā Raivo pieminēšu pateikt, tas ir savs izaicinājums uz skatītājiem, kā tu dosies uz ringu, tas ir, ko pirms tam arī es minēju. Es domāju, tas uztraukuma moments, kas tev ir jāpārvar, ir visādi tie momenti, kur tev gribās tā kā atkāpties dažreiz, vai, piemēram, tu nevar pārvarēt, tad tagad tev ir tas jāizdara, tev nav variantu, tev atpakaļ gājot nevar ieslēgt, tev ir jāiet līdz galam. Tā kā, jā, tas īstenībā ļoti patīkam un interesanti. Tas ir īstenībā, tā ir cīņa pret sevīm, es pateikšu. Tīri cīņa priekš sevīm. Ļoti patīk, kā tu pateici cīņa ar sevīm, un man liekas, ka mums katram dzīvē ir kaut kādas savas cīņas, un viena no šīm cīņām, ja jūsu cīņa būs, skatoties pēc sociālajiem mēdījiem, ir viena no populārākajām šobrīd, vairāk kā 100 000 skatījumi sociālajās tīklos, es par to esmu pats pārsteigts, bet tas ir pat pozitīvi priekš jums, ka cilvēki ļoti daudz interesējās, kas būs, un tas, ka fakts, ka Karsti Krēta 1 pret Karsti Krēta 2, tas ir tāds ļoti interesanti. Runājot par spiedienu, tas ir tāds, nu, stress, jā, viss, kā jūs, varbūt jums ir kaut kāds savs rituāls, ka jūs, varbūt, kaut kā dīlojat ar tām domām, vai kā jūs sevi nomierinat, jums ir kaut kādi rituāli, ko jūs, varbūt, varat ieteikt citiem, ko jūs tādās situācijās darat, tā kā, varbūt? Jums ir tāda lieta vai nav? Kaut kādi rituāli, vai mūziku klausties vai kaut kas tāds?
Kā jums ir? Es nezinu, es pat īsti nezinu, kā atbildēt uz tādu jautājumu rituālu. Es nezinu. Tu sporto un gatavojies. Nu, Bet tev tu nav sev kaut kāda motivē. mūzika, tu neklausies vai, piemēram, vai kaut kas Ir tāds? īstenībā tā, ja godīgi, tu, protams, klausīsies mūziku, tev būs kaut kas tev nomierina, tev tur pamotivēs spēcīgāk, tu tur kaut ko padomās. Tas ir viennozīmīgi. Es domāju, katram sportistam un jebkuram iesācējam viņam jau tā būs. Tā kā rituāls, tur sēdēt, tur lūgties, tur es nezinu, uguns, kur jau sāk kāds. Nē, nu mazums, es jau Nē, tāpēc man jautāju. nav, personīgi man nav. Reku Raivo. Man ir sūdīgs rituāls, citiem to neieteiktu, bet es tā kā buhāju, ja? Jo tā es dabūnu sev tā kā raksturu, un plus vēl, ja es esmu arī gatavs mirt tajā, tad esmu gatavs mirt ringā. Wow, ok. Redz, tomēr ir Nē, rituāli. ir rituāls, Redz. smags, labs. Ok, parunāsim vairāk par boksu. Jums ir kaut kādas, nezinu, leģendas vai cīnītāji, kas jūs iedvesmo vispār, tā kā, ko jūs esat tā kā domājuši par kaut kādiem citiem cīkstoņiem? Nu, es pats personīgi sekoju līdzās sporta veidam. Nu, gan boksā, gan kickboksā, gan viss. Nu, visādi man daudz sportiskā bokseri ir pazīst. Man arī draugi loks ir viss. Tas gan, bet tāds viens, kas tev iedvesmo varbūt. Iedvesmo tāds ritīgs bokseris. Man Aleksandrs Usiks iedvesmo ļoti. Tas ļoti man, viņa disciplīna, viss kā viņš iet uz visu. Tā kā viņš ir pierādījis sev tādos līmeņos, tā kā es viņam nesaskatu nevienu pat pretinieku vairs pretī. Varu piekrist tev. Raivo, tev ir kaut kas tāds, ko... Es īsti neesmu redzējis nevienu boksa cīņu. Es gribēju sākt noskatīties, man tur teica, ka man ChatGPT, ka man ir jāskatās tur kaut kāda Muhameda Ali, kaut kāda otrā cīņa pret kaut ko, lai saprastu, kā darbojas footworks un viss tas. Bet, tā kā viņš piekrita kickboksam, tad man laikam nebūs jāstāsta tās boksa cīņas. Man jautājums ir, kā tu izdomāji kickboks? Kā tu izdomāji kickboks, man interesē? Mēs skatījāmies Krētu, tu teici, ka tu tur vairāk uz ielām, un tā es domāju, ko tas tev dos pacelt kāju, cik augstu var pacelt, tad es gribu zināt, ja tu piedāvāji kickboks. Nē, Man interesē, tas tagad jāsāk staipīties. Tā tu izdomāji, ja? Man baigi interesanti aizdomāties, tā zini, izdomāt kickboks tajā momentā. Ko tas dod tev? Man tas dod vairāk instrumentus. Tā tu izdomāji. Tā kā rokas, kājas. Nu, jā, Nezinu, tas vairāk atgādina kaut kādu ielas cīņu. Rubilka, zaļumbalva. Klondaika. Nē, bazar nav, es vienkārši aizdomājos, labi. Ok. Labi, runājot par cīņām un boksu, turpinot, kā jūs gatavojaties šai cīņai? Sāksim ar Raivo. Kā tu gatavojies šai cīņai? Esi bijis treniņos, kaut ko darījis? Es tagad kopš atbraucu no ārzemēm 3 reizes nedēļā. Uz UCG-iem? Jā, eju uz treniņiem. Universal Combat Group? Jā, Universal Combat Group, šarauts. Un jā, tur pārsvarā trenējos boksu, bet tagad būs jātrenējas kickboks. Es personīgi pārstāvu Teams un Dovs komandu Liepāju. Kā es pats nāku arī no Kuldīgas, arī Juris nāca no Kuldīgas. Tā kā es trenējos pie viņa nometnē Liepājā. Cik ilgi un cik kā, man tas nav jāizteikt, tur 3 reizes nedēļā vai 5 reizes nedēļā. Galvenais ir ierasties 20. septembrī un izdarīt savu darbu. Perfekti uz visiem 100. Un galvenais nepadoties. Tas gan jā. Ok. Kas ir tas visgrūtākais, varbūt, treniņu procesā, ko jūs esat sajutuši, tā kā kaut kāda viena specifiska lieta tieši, ko jūs esat sapratuši no treniņu procesa? Varbūt grūtākā lieta. Man personīgi tas, ka cīņā elpošana un izturēt tās 2 minūtes nav tas pats, kas pie maisa vai pa pēdiem izturēt 2 minūtes. To esmu sapratis, jo man iepriekš nebija tur nekāda sparinga vai nekas tāds. Jā. Jā. Kāds bija jautājums? Es aizdomājos. Tagad es aizdomājos. Tu aizdomājies. Tu skaties viņu tā un domā. Jā, es aizdomājos. Domā, kādu sitienu izmantot. Es domā, kas tur jau nāk pa divnieciņiem. Labi, kas tur ir tā. Kas bija pa jautājumu? Jautājums, kas ir tas grūtākais treniņu procesā? Treniņu procesā pirmkārt sev ieturēt disciplīnā. Es uzskatu, tas ir, ja tu ej uz to, tā ir tā disciplīna. Arī Raivo arī gudri īstenībā pateica, es varu nepiekrist tam tev, kad tur ir rings, tas ir rings, tas tev tur nav. Tev ir jādomā, jāfunkcionē, un jāelpo pareizi, un ja tu dabūsi sitienu, tu vari pazaudēt, tev jāatgūstās. Tādā ziņā, jā, varētu arī piekrist tādam bazaram, kā viņš tagad pateica, bišķiņu uz to pusi. Un kā tu jūties, piemēram, ejot tieši ringā pret Raivo, vai tev ir kaut kādas tādas sajūtas, varbūt kaut kādas nelielas, kaut kāds naids varbūt, vai nav vispār? Nē, nekā personīgi? Man pilnībā vispār, nav naids. Pilnībā man nav naids.
Zini, kā īsā, ja godīgi, man nav naids. Nu, kur man tur naidēties uz viņu? Nē, esmu personīgi, ja viņu pazīstams, nevis man ir šķērcojis ielu, nevis tagad uz manim kaut ko mēģina blatot vai tur slēgt, tagad kamerās, zini. Tā kā es par naidu, nē, bet sports ir sports, tev tas darbs ir jāizdara, tas ir 100%, bet, nu, man nekas personīgi pret to cilvēku nav. Mans pats, es viņu pat nepazīstu reāli, nu, esmu redzējis tur Krētā pāris reizes, un, jā. Ok, skaidrs. Labi, iesim tālāk attiecīgi tieši par jūsu cīņu. Tev ir kaut kādas varbūt bijušas jau domas, kā tu kādus cīņas paņēmienus tu izmantosi cīņā pret Haribo, vai tev ir kaut kādas domas? Man jau bija, man bija saplānots daži momenti, man bija saplānots, tas ir 100% jau kā es plānoju un darboties. Tagad šī momentā es uzzinu, ka viņš pārējām mēs uz K1, tas man īstenībā pat nemainīs nekādu baigāko taktiku, es tāpatās pievērsīšos savai lietai, ko jau es mēģinu attīstīt labāk un labāk. Kā es arī nav slikti pielikt klāt, ja māk spērt, vispār bazāru nav, tad, nu, tā kā man tas baigi neko neizteiks, neizmainīs manā treniņu nometnē. Raivo, tev ir kaut kādas paņēmieni, varbūt, ko tu esi domājis, ko tu izmantot? Ņemot vērā to, ka cīņa tomēr notiks beigās kickboksā, tev būs atļauts izmantot arī kājas, varbūt esi kaut ko domājis? Par to vēl es neesmu domājis, bet daži boks paņēmieni, jo baigi es neplānoju viņu prešrot, jo viņš ir lielāks daudz par mani, tā kā man ir daudzi, kā es gribu trāpīt tieši pret viņu sītieniem. Bet nu, tagad jau domāšu jaunu plānu. Bet man arī tas baigi diži neko nemainīs. Iedomājies, ja tev iet Kristiāns virsū un sit, un tev ir kaut kā... Tu spēji iztēloties, tev ir bijis sparings reāls, ka tev, tā kā, nu, tev izdara pret tevi sitienus. Jā. Ja? Okay, nu kā tu reaģēsi, piemēram, tev Kristiāns ies vienkārši virsū? Cerams, ka neizrubīšos. Bet jā, nē, nu man ir arī domas, kā es atkāpšos, vai kā es apiešu, vai kā es counterošu. Labi, tad attiecīgi nākamais. Kas, jūsuprāt, noteiks uzvaru šajā cīņā? Kāds raksturs, fiziskā sagatavotība, veiksme? Zini, kā es pateikšu, man vispār prieks ir jau, ka notiekās tas viss. Tas jau ir raksturs iziet ringā. Kas notiksies ringā, var būt visādi. Zini, vērtēt augstāk, tev ir sāpīgāks kritiens. Tas ir mans teiciens, to es varu pateikt. Visādi var būt ringā. Gan veiksmi, gan neveiksmi. Tādā ziņā, gan to, ko tu pats pieminēji, tas viss strādās. Tas ir gan izturība, gan kā tu būsi sagatavojies, gan arī tavs raksturs, gan, nu, viss, ko tu būsi sevi iesaistījis pirms cīņas, kad tu dosies ringā, galvenais to nepazaudēt. Jā, pa lielam viss tas. Nu, protams, sagatavotība un dihalka un viss tas, bet arī tas ir varbūt viens sitiens un viss. Tā kā jā, kurš būs veiksmīgāks un labāks fighters uz to nakti reāli. Jā, nu, un šodien arī uzzinājāt to, ka būs labākajam nokautam. Bišķi nospoilosim. 1000 eiro par labāko nokautu papildus, jā, plus custom made Lucky Latvian dimantu zelta josta. Ko jūs par to domājat, uzzinot šo? Perfekti, ideāli, kaut kas jauns. Tieksies pēc nokauta? Vispārīgi, zin kā, ja godīgi, te ir divi negaidīt posmu pavērsienu. Nu, nenormāli, jā, uzreiz kickboks, uzreiz jost tev pa nakaut. Nu, karoči, ko lai saka, bazar nav. Tu esi excited. Nu, jā, tu es tikai priecīgs. Jā, pilns. tas ir zvērīgi. Es domāju, tieši pareizi arī organizatoriem. Viņi izdomāja kaut ko tādu, tikai cepur nost, tas dos jebkuram adrenalīnu lielāk, tā kā cepur nost tikai par. Tā kā jā, pa lielam porziņu, ja šito skaties, tad dubulto. Tas vēl nebūtu slikti. Vai ne? Tas vēl būtu labāk. Jā. Ok, viena lieta, ko jūs novēlētu viens otram, skatoties virsū acīs, ko jūs novēlētu viens otram pirms šīs cīņas? Sāksim ar Raivo. Nu, man ir, lai viss ir bez traumām, nu, ķipa paliekošām. Tas pats, ko es gribēju Raivar teikt. Galvenais trenēties, cīnīties, ierasties 20. septembrī, lai nav traumas, lai varam parādīt cīņu, nevis šovu, jo tas nebūs šovs ar mums. Es tā uzskatu, šovs mēs ir bijuši jau šovā. Tas būs nopietni, tā būs mūsu izaicinošana vienam pret otru. Mūsu debats cīņa. Bez traumām ierasties un pavadīt, parādīt, ka tāpēc mēs arī esam labāki visur, saprot. Super. Un varbūt pirms mēs noslēgsim pāris jautājumi. Vai jums ir, piemēram, doma turpināt arī kādreiz vēl citur piedalīties cīņu sportā?
Vai tas ir vēl nav zināms? Es īsti nezinu, kā sakās ar 31 gadus vecums. Tā nav atkāpšanās ceļš. Tas nav atkāpšanās vai tur atpakaļ gājot, bet šitas ir kaut kas cits. Es gribēju iekāpt ringā. Pirmkārt, es visu laiku gribēju iekāpt ringā. Šī bija tā iespēja un šitā vēl sakritība. Es domāju, tas ir vispārīgi, tas ir jāiet. Vienalga, vai arī Raivo būtu liels vai mazs vai tur profesionāls, vienalga, es tāpat iet, jo tā ir sakritība. Un tā kā, jā, bišķiņ pazaudējos no tēmas, ko tu teici, bet tā kā, es skatīsimies tālāk, kas notiks, es neko nevaram vēl lemt. Tā kā manā ziņā uztverē ir, ka nezinu. Kā tev ar cīņu sportu attiecīgi, vai tu grasies arī, ja tev izteiks piedāvājumus pēc šīs cīņas, vai būsi gatavs vēl cīnīties? Viss atkarīgs, kā beigsies šī cīņa, protams, un tad pēc tam viss atkarīgs. Tieši tā. Bet, jā, man ir arī jau 31 gads. Arī esmu gribējis kaut kādu savā dzīvē, kaut kādu cīņu, kā, lai pārbaudītu sevi, jo, kā tu iepriekš teici, tā vislielākā cīņa ir tā kā pašam ar sevi. Tā ir jāuzvar, un tad jau tu esi uzvarējis, tu esi ticis līdz ringam bez traumām. Un ja vēl tiec prom no ringa bez traumām, vispār. Tā ir uzvara jau. Jā. Lielam. Varbūt ne uzvara, bet jā, bez traumām. Ok, un tad noslēdzot, viena lieta, kas jūs skatīsies tūkstošiem cilvēku, kuri jums ir mīļi un kuriem jūs esat mīļi, varbūt pateiksim kamerā, novēlat, ko jūs novēlat un ko jūs gribat pateikt viņiem. Vienā teikumā, vienā vārdā, vienalga. Welcome to 20. septembrī VF kvartālā. Welcome Kristiānu Čakiru cīņa X pret Haribo. Let's go. Arī vēl ko tu novēlētu saviem sekotājiem? Pa lielam maniem sekotājiem visu to labāko novēlu, skaties cīņu. Un visiem heiteriem, kas jau ļoti daudz gadus grib redzēt, kā es tieku izrubīts, šoreiz to neredzēsiet tieši. Tas bija pieteikums, ok. Dārgie skatītāji, paldies, ka skatījāties. Šī bija Lucky Latvijas Fight Club 3. face-to-face epizode. Pie maniem bija ciemos Kristiāns Kiks Čakiru un Raivo labākais Haribo Zakrepskis. Paldies visiem! Dodamies balsot par savu favorītu cīkstoni Lucky Latvijas mājaslapā. Saņemiet 500 eiro. Cīkstonis, par kuru jūs nobalsosiet visvairāk, 500 eiro saņems. Un 500 eiro saņemsiet jūs. Tā kā dodaties balsot uz luckylatvien.com un tiekamies 20. septembrī. Let's go! Labs. Nice.